Vecāki, skolotāji, viesi! Vai atminieties pirms 9 gadiem 1. septembri, kad pie jaunās sporta halles Buratino sagaidīja mazus skolēnus, un Buratino teica tādus vārdus: šodien skolā grib nākt mīļi, jauki, mazi pirmklasnieki, kuri uzticēti 2 tikpat mīļām un jaukām skolotājām, Velgai Pujātei un Sandrai Narvaitei. Ir pagājuši 9 gadi. Un šodien estrādē mēs aicinām 9. A klasi un klases audzinātāju Sandu Ziemeli un 9. B klasi un klases audzinātāju Daci Ozolu Krastinu. Ka tas ir jauns sākums. Pāršķiram lapu laika grāmatā, lai arī 15, 16 gadi cilvēka mūžā nav visai dišs posms. Tomēr zināms darbiņš ir padarīts. Kāda neliela augstiena sasniegta, un tas ir iemesls svinībām. Lūdzu piecelties valsts himnai.
gribās runāt par brīnumiem, jo brīnumi mūsdienās vairs nenotiek. Un nav saskatāma nekāda izdevība uzreiz un bez pūlēm sasniegt cerēto vai izsapņoto. Tikai tad, kad savus ikdienas darbus veiksim ar vislielāko rūpību, vērību, tiksim uz priekšu un sasniegsim tos lielos un tālos mērķus, kurus katrs savā sirdī lolojam. Absolventu vecāki, jums saku lielu paldies par to, ka bijāt, esat un būsiet droša aizmugure, drošs dzīves patvērums un pamats saviem bērniem. Domāju, ka ceļā līdz 9. klases absolvēšanai lielākā daļa sasniegumu pieder tieši jums. Lai audzinātu cilvēku, nepieciešama neatlaidība un sīksta pacietība. Paldies visiem, kam tās pietika. Un, protams, aicinu, mudiniet savus lolojumus turpināt izglītību. Mudiniet mācīties, jo tā ir tā pasaules vērtība, kuru nekas nevar atņemt. Esiet lūdzu arī turpmāk kopā ar viņiem, viņu trauksmainajās gaitās, vadiet un sargājiet. Absolventi, šis vārds skan lepni un pamatīgi. Bet iegūts ir tikai pats pirmais nozīmīgais izglītības dokuments - apliecība par pamatskolas beigšanu. Būs iegūts. Un jāsaka tā, ka es ļoti, ļoti ceru, ka arī turpmāk jūs strādāsiet, darbosieties un iegūsiet arī nākošos diplomus, kuri var būt ļoti, ļoti svarīgi. Bet, protams, ļoti liels paldies ir jāsaka skolotājiem. Skolotājiem, kuri šos jauniešus mācīja, audzināja, bēdājās par viņu kļūdām, priecājās par viņu sasniegumiem. Paldies par padarīto, lai gandarījums par ieguldīto darbu ir šī raža pavasarī. 48 mūsējie ir veikuši 9. klasi. Kolēģi, saglabājiet sevī šo pavasara noskaņu, lai tā silda arī ziemās, kad darbs zem darbu un uz galda gulst labojamo darbu kalni, bet izlaiduma laiks ir vēl ļoti, ļoti tālu. Lai savas misijas apziņa dot jums spēku un rada darba prieku. Kad mūsu skolojumie paaugsies, viņi noteikti spēs būt objektīvi un jūsu devumu novērtēs. Vārds apsveikumam Ikšķilas novada priekšsēdētājiem Indulim Trapiņam. Labdien, cienījamie vecāki, skolēni, skolotāji, viesi. Es jau neko daudz nevaru piebilst pie direktoras teiktā, kad izglītība tā ir visa stūrakmens, ka tā ir vērtība, kas ir jānovērtē un jāizmanto. Un es novēlu jums, absolventi, šīs vērtības izvērtēt un rast spēku, izturību, mācīties. Jo mācīties arī smags darbs, to mēs esam redzējuši arī visā jūsu mācību procesā. Pašvaldība jūs arī ir centusies motivēt ar šiem nelieliem apbalvojumiem, ko jūs nesen saņēmāt, kad mēs apsveicām konkursu, skatēs un dažādās sporta sacensībām labos rezultātus godinot. Ko es gribu teikt? Ir ļoti labi būtu, ja jūs paliktu šeit pat Ikšķilē, savā skolā, vidusskolā, cik direktori teica, ir apmēram plānojuši puse to darīt. Protams, ir daudziem citi mērķi, saņemt uzreiz kādas profesionālās prasmes, lai jūs zinātu, arī Ikšķilas novadā ir lielais Ogresvalsts tehnikums tagadējais, kur ir tur ļoti daudz programmas un ļoti konkurētspējīgas gan kokapstrādē, gan elektronikā, gan mājturības zinātnēs, un izmantojot arī šo ceļu. Protams, vislielākais paldies ir vecākiem par viņu loloto skološanu, jo bez vecākiem atbalsta, ziniet kā ir, nebūsiet tik smuki ģērbtas un apģērti, un šī diena man pašam ir ļoti palikusi atmiņā, kad ļoti sen arī man bija gods
tikai tādā tautas namā mums bija izlaidums, bet tagad ir šī tradīcija estrādē, un saulīte pa zemes virsu staigā arī mūs pasaudzē, ne tā kā iepriekšējā nedēļā un pirmā diena. Tā kā es novēlu visiem izturību, jauku pasākumu un arī papriecāties, lai mums visiem viss izdodas. Paldies! Paldies jums, mīļie vecāki, par to, ka vienmēr esat bijuši mums līdzās, atbalstījuši, iedrošinājuši, uzmundrinājuši. Bez jūsu gādības, labestības un mīlestības mēs šeit šodien nestāvētu šādi skaisti, sapos un laimīgi. Un dažkārt ikdienas steigā jau nepagūstam pateikt kādu labu vārdu, uz vajag uzspiest mīļu buču vai pateikt vienkārši paldies. Tāpēc esam jums šodien uzrakstījuši vēstulīti ar pateicības vārdiem. Un kā mīlestības apliecinājumu veltīsim jums dziesmu.
šodien no rīta piecēlos un tad sapratu, ka būtu tā kā pēdējais laiks pabeigt pamatskolu. Bet tad es atcerējos, ka ir ļoti daudz cilvēku, kuriem būtu jāpasaka liels paldies. Un tā, man bija iedvesma un es rakstīju nelielu dzejolīti. Virsraksta nav. 9 gadi un varam lepni šeit stāvēt, kā alfabēts rindā, A un B klasē. Bet kas ir tas cilvēks, kas ved šajā trasē, kur priekšmetos ir vājības, kā ahilei papēži, stingrs, kad tas vajadzīgs un lolokā pienāks, rada topošus piemērus, tas ir skolotājs vienmēr. Lai kā mokāmies dienām, prasām padomu pareizi, kontroldarba pirmais jautājums. Vai pārrakstīt varēs? Tomēr iemācamies beigās, sevi piespiežam, lai uzvarētu. Pat ja mana skolotājs to, viņš mūs piespiež dubultā. Pat ja nezinām, cenšamies, būs 4 stabils. Par gudrībām un dzīvi vienmēr milzīgs jums paldies. Skolotāji. Paldies. Vēl, un viens īpaši ļoti skolotājs, kuru mēs neaizmirstam, kas bija jau pašā sākumā mūs iemācīja, kā uzvesties skolā. Mūsu pirmais sākuma skolas skolotāja Sandra Narvaita. Viņai ļoti arī īpaši paldies. Tagad klausāmies dziesmu. Mūsu
teikuši paldies vārdus vecākiem, stiprinājumu vārdus varbūt skolotājiem, jo viņi te jau ilgu un daudz strādās, un tie, kas mācīsies vidusskolā, ar tiem arī mēs strādāsim tepatās. Bet katrā ziņā man gribās teikt, ka es ceru un ticu, ka jūs turpmāk noteikti sasniegsiet ļoti, ļoti daudz. Katrā ziņā jums ir jābruņojas ar milzīgu pacietību. Nekas nozīmīgs dzīvē nav gūstams tā uzreiz un tāpat vien. Apbruņieties ar pacietību un turpiniet izglītību. Izglītība ir ļoti svarīgs nosacījums, lai kļūtu par veiksmīgu cilvēku. Nu, vēl atļaušos atgādināt, ka ne jau tikai izglītība, bet patiesībā ļoti svarīgas ir attiecības ar cilvēkiem. Arī ļoti augsta vērtība un augstā vērtē tiek turētas jebkuras attiecības, gan tas, kas mums ir ar vecākiem, gan tas, kas mums ir ar skolotājiem, un, protams, katram mums ir savs es, bet, lai tas es bieži vien nav svarīgāks, lai gan tas arī ir ļoti svarīgs, bet lai nebūtu svarīgāks par šo attiecību jautājumu. Un lai mēs vienmēr justu tos cilvēkus, kas jums ir blakus. Tos, ar kuriem mums kopīgs laiks, tos, ar kuriem mums kopīga telpa. Mācieties dzīvot un sadzīvot. Nekad neaizmirstiet, ka jūs esat cilvēki, un jums blakus arī ir cilvēki. Mēģiniet to saprast, un dzīve būs gan vieglāka, gan arī skaistāka. Lai iegūtā pamatizglītība jums kļūs par atspēriena punktu tālākā izglītošanās ceļā. Nu pat jau tas ir viss. Un vissvarīgākais brīdis klāt. Tāpēc pavēles nolasīšanai dodu vārdu direktora vietniecei mācību darbā Līgai Strauss. Pamatojoties uz vispārējā izglītības likuma 39. panta 1. daļu un valsts pārbaudes darbu rezultātiem, apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu izsniegt 48 Ikšķiles vidusskolas 9. klases skolēniem. 9. A klase. Ābeltiņš Toms, Bernāne Agate, Dijevs Daniels, Jomkina Evelīna, Jomkina Everita, Frīdberga Alise, Grietēns Pēteris, Jansons Armands, Kārkliņa Paula, Kenstaviča Tima, Keslers Artūrs, Kovaļenko Roberts, Lapainis Andris, Lapiņš Ričards Sigurds, Līlmane Elīza Monta, Meļņika Elīna, Nusbauma Madara, Plakans Girts, Stepāne Agnese Loreta, Treiguts Henrijs, Ūdris Edvards, Veigela Klaudija. 9. B klase. Āzena Anete, Pirziņa Evita, Boltais Artis, Celma Zane, Dekteris Gustavs Vilis, Dombraus Pēteris, Dumburs Ilmārs, Elksne Alise, Flemings Henrijs, Gulbis Edgars, Kalveite Anna Marija, Lakotkins Artūrs Jānis, Milaša Kristiāna, Mūrnieks Morits Roberts, Ose Marta, Raģele Leila, Rogožina Tatjana, Siliņa Alīna, Strepmanis Lauris, Stūre Alvils, Šillers Haralds, Vētra Roberts, Vonda Klaus, Zaloga Raivo, Zirnītis Egīls, Zveja Zvejš Artūrs, skolas direktore Laima Kalniņa. Apliecību saņem Agate Bernāne.
Cik ātri skrien laiks, es atkal gribu mazliet atkārtot, ko es teicu pirms 9 gadiem, un pirms 9 gadiem es teicu tā: svinīgo aktu zāles atklāšanas lentu uzticēsim pārgriezt pašam jaunākajam Ikšķilas vidusskolas skolēnam, Annai Marijai Kalvētei. Un Anna šodien arī saņem atestātu. Lūdzu. Pati jaunākā. Elīna Meļņika. Morits Roberts Mūrnieks. Lūdzu, vārds apsveicējiem. Apliecību saņem Alise Elksne. Haralds Šillers. Pēteris Dombravs. Everita Djomkina. Un Alise Frīdberga. Lūdzu, vārds apsveicējiem.
Zīmane. Artūrs Jānis Lakotkins. Kristiāna Milaša. Evita Birziņa. Marta Ose. Un Leila Raģele. Lūdzu, vārds apsveicējiem. Apliecību saņem Daniels Dievs. Evelīna Djonkina. Alīna Siliņa. Egīls Zirnītis. Lauris Strepmanis. Artūrs Zveja Zvejš. Lūdzu, vārds apsveicējiem.
saņem Agnese Loreta Stepāne, Roberts Kovaļenko, Edgars Gulbis, Tatjana Rogožina, Klaus Bonda, Toms Ābeltiņš, lūdzu vārds apsveicējiem. Apliecības saņem Alvils Stūre,
Anete Āzena. Roberts Vētra. Pēteris Grietēns. Armans Jansons. Un Paula Kārkliņa. Lūdzu, vārds apsveicējiem. Apliecību saņem Artūrs Keslers. Henrijs Treiguts. Zane Celma. Klaudija Beigela. Gustavs Vilis Dekteris.
Edvards Uldris. Ilmārs Dumburs. Lūdzu, vārds apsveicējiem. Apliecību saņem Madara Nuzbauma. Tima Kenstaviča. Ričards Sigurds Lapiņš. Artis Boltais. Girds Plakans. Andris Lapainis. Un Raivo Zaloga. Lūdzu, vārds apsveicējiem.
palīdzības izdalītas. Visi esam jau tagad lieli. Un es domāju, ka ir pienācis brīdis runāt par cilvēkiem, kuri tic dzīvei un savā dzīves pieredzē, savās zināšanās, sirdsgudrībā dalās ar mūsu bērniem. Paldies 9. klases audzinātājai Sandrai Ziemelei. Viņa mācījusi ne tikai saliktu teikumu analizēt, bet palīdzējusi saprast, cik nozīmīgi ir būt cilvēka bērnam, kura dvēseles iesākums aizsiets pie varavīksnes. Un Zentas Mauriņas savdabīgo metaforu asociācijās saskatīt pasauli ap sevi. Silta attieksme, laipnība un draudzība ir lietas, pēc kurām pasaulē ilgojas visvairāk. Tas cilvēks, kas tās var sagādāt, nekad nebūs vientuļš. Paldies tev, Sandra! Mīļo skolotāji, kopā ar jums esam pavadījuši 5 lieliskus gadus. Mēs zinām, ka neesam tie paklausīgākie un droši vien arī ne tie lielākie gudrinieki. Taču, neskatoties uz visu to neizskaidrojumu iemeslu dēļ, jūs vēlaties būt līdzās mums vēl 3 vidusskolas gadus. Tātad, mēs tomēr esam ļoti īpaši ne tikai saviem vecākiem, bet arī jums. Par to mēs vēlamies jums pateikties. Tādēļ 5 gadus esam veidojuši īpašu ziedu selekciju. Un neticēsiet, bet katrā no šiem ziediem ir daļiņa no mums. Un lai skan jūsu mīļākā dziesma.
ārpēc mani mīļie, jaukie, labie, vislabākie, vismīļākie. Es nezinu, kurš jums kaut ko saka, kurš ir informātors, kā jūs zinājāt, pirmkārt, ka tā ir man mīļākā dziesma. Un Alis teica, jā, pasakiet beidzot to īpašo iemeslu, kāpēc jūs mums paliekat kopā. Es jums pateikšu tieši tāpēc, ka es jūs ļoti, ļoti mīlu, katru pa vienam visus kopā. Un es domāju, ka mēs esam savā ziņā ļoti līdzīgi, ja neskaitu kleitu krāsas, vai ne? Un piemēram, Armands ir parūpējies, lai man ir kabats lakatiņš, jā, viņš ir ielicis savā žaketas kabatā. Un katrā gadījumā, jā, domājot par to, ko lai es jums vēlu un saku šajā jūsu tik nozīmīgajā brīdī, man prātā nāk daudz jautru un interesantu un jauku mirkļu, ko mēs esam pavadījuši. Es ne brīdi nenožēloju, ka jūs esat mana audzināmā klase un pavisam netīši par tādu kļuvāt, un es uzskatu, ka šie gadi, ko mēs esam pavadījuši kopā, ir bijuši visai jautri un interesanti. Katrs cilvēks, kas ienāk mūsu dzīvē, atstāja tur savus nospiedumus, un jūs manā dzīvē esat atstājuši prieka, daudz mazas prieka nospiedumus. Man, protams, būs turpmāk šeit skolā skumji bez kāda no jums, bet es ar nepacietību gaidīšu katru jūniju. Atcerieties mūsu slepeno zvērestu pēdējā zvanā, to nekādā gadījumā nedrīkst laust. Esiet laimīgi, vairojiet pasaulē prieku un sajūtiet katru dienu labajā rokā savu īpašo zvaigznīti, Pēters kreisajā, un uz priekšu. Esiet laimīgi, lai jums visiem izdodas un piepildiet savus sapņus. Es jūs ļoti, ļoti mīlu. Paldies arī 9. B klases audzinātājai, Dacei Ozolai Krastiņai. Un man jāsaka tā, Dace prot visu, un kā kārtīga saimniece māk iemācīt gan putru vārīt, gan adīt, gan diegu adatā ievērt, bet arī zīdam krāsu varavīksni uzburt un cilvēcības dzīparus tajā ieaust. Paldies tev, Dace! No rozēm varētu mācīties sapņot, gan dzīves rītausmā, kad tik daudz cerību un vēlmju, gan vēlāk, kad starp darbiem un steigu, starp iegūmiem un zudumiem gribas ļauties sapnim, ļauties ilgām un nojausmai, ka viss būs, viss piepildīsies. Lai piepildās tavas visdziļākās vēlmes, un es ļoti, ļoti gribētu, lai jūs arī paliktu kopā. Skolotāji Dacei nevienmēr ir bijis viegli ar mums, it īpaši ar zēniem. Tikāmies tikai parasti klases stundās, bet ne par to stāst. Kad mēs sākām iet 5. klasē, skolotāji Dacei pašai bija piedzimuši tikko bērni, un nespējot vēl viņus izauklēt, jau pieteicāmies mēs. Arī gan 30 cilvēku bērni, kuri ir ļoti stipri jāmīl un jāauklē un jāaudzina. Un tāpēc mēs noangažējām vienu Dacei ļoti mīļu un tuvu cilvēku, kurš mums ļoti, ļoti palīdzēs ar veltījumu.
nezināju, ko teikt, es tikai izdomāju. Pirms paša izlaidama, paldies, ka jūs bijāt. Un jūs zināt, ka man jūs vienmēr esat bijuši eņģeļi. Tas nekas, ka dažreiz radziņas procēs ārā tur, bet tos var pielīdzināt. Un es novēlu jums vienmēr saglabāt to eņģelīti, kas ir jūsos. Jo droši vien, ka mēs katrs viens otram esam sargeņģelis. Galvenais ir atrast īsto, satikt īstajā laikā, īstajā vietā. Jūs esat bijuši mani sargeņģeļi, jo jūs man esat daudz ko mācījuši. Es ceru, ka jūs esat arī kaut ko iemācījušies. Un lai jūs satiekat vienmēr tos īstos eņģeļus, īstos sargeņģeļus, tad, kad tie jums ir vajadzīgi. Paldies jums! Es zinu, ka no vecākiem arī kāds grib runāt. Un 9. A klases vārdā runās Klaudijas mamma un Ģirta tētis. Lūdzu. Labvakar visiem. Nu tad 9. A klases vecāku vārdā runāsim mēs, teiksim, pāris vārdus. Mans vārds ir Ģirts Plakans, man ir 3 bērni, no kuriem jaunākais šogad absolvē 9. klasi. Jocīgi, laiks skrien ātri. Arī skolotāji ir bijuši visi 9 gadus klāt mūsu bērniem. Arī to viņi droši vien redzējuši, bet nezinu vai aizdomājušies, nu, cik tad viegli vai grūti ar viņiem iet, tiem skolotājiem. Bet mēs lielie zinām, ka tieši viņi ir tie, kas izvedoši mūsu lolojumus caur tiem skolas labirintiem, grūtajiem uzdevumiem. Un mēs zinām, ka tieši viņiem, tiem skolotājiem, jāpasaka liels paldies. Kas vēl? Varbūt vārds Klaudijas mammai. Labi, tad paņemšu vārdu es. Cienījamie klātesošie, skolas vadība, domas vadība un izlaiduma bērni. Es atļaujos teikt jums bērni, jo man sirdī ielīja tāds siltums, klausoties jūsu dziesmu, jūsu veltījumu vecākiem. Jā, mums gribas jūs paņemt klēpī un vēl nodziedāt kādu šūpļu dziesmu un pastāstīt kādu pasaku. Un šovakar es jums esmu sagatavojusi mazu pasaku, mazu leģendu, jo es zinu, ka katrā leģendā slēpjas kāds patiesības grauds. Un lūk, tā mīlestība, kas nāk no skolotājas, kas nāk no visiem pārējiem, tā jau nāk jums atkal atpakaļ no bērniem. To mēs šovakar piedzīvojām. Un mans pasakas stāsts ir tāds. Reiz senos laikos dzīvoja kāds gudrais. Tuvu un tālu izslavēts, visi nāca pie viņa pēc padoma, un viņš varēja katram arī šo padomu sniegt. Bet kādu dienu kāds noguris ceļinieks ienāk pie viņa, un viņa aprunājas, un viņš stāsta, bet zini, tur aiz tām treideviņām jūrām un treideviņiem kalniem dzīvo vēl viens gudrais. Un viņš arī ir tuvu un tālu izslavēts savā apkārtnē. Nu šis mūsu gudrais vairs neliekas mierā. Kāds ziņkārības, kāds godkārības tārpiņš viņu sāk graust. Viņš sapako savu ceļojumu somu un dodas ceļā meklēt šo otru gudro. Un visu ceļu viņš iet un domā, bet kā tad, lai es pierādu, ka es esmu tas gudrais un gudrākais? Un viņš nezina. Bet tad, kad viņš ir nonācis jau pie tā otra gudrā sētas, un nu ir jāiet iekšā, tai brīdī garām lido mazs taurenītis. Viņš noķer šo taurenīti saujā un pēkšņi zina. Jā, tagad es zinu, kā es pierādīšu. Es šo taureni turēšu savās plaukstās, un kad ieiešu pie viņa, tad jautāšu, uzmini nu, kas ir manās plaukstās, vai dzīvs, vai miris. Ja viņš teiks, ka tas ir dzīvs, es vienkārši to taureni ņemšu un saspiedīšu. Bet ja viņš teiks, ka miris, es palaidīšu, lai viņš lido. Un tā arī notiek. Viņš ieiet iekšā un jautā, kas ir manās plaukstās. Bet šis otrs gudrais vīrs uz viņu paskatās mierīgi, pasmaida un saka tā. Viss mīļais un godātais ir tavās plaukstās, tavās rokās. Un es saku jums visiem, viss ir arī jūsu rokās.
Jūsu rokās ir jūsu trauslais liktenis. Jūs varat viņu, kā to mazo taurenīti, sabērst, bet varat arī palaist lidot. Jūs varat aizmirst šo skolu, šos skolotājus, jūs varat aizmirst pat savus diplomus un savus klases biedrus, bet jūs varat arī katru gadu satikties šeit, un to no visas sirds jums novēlu. Paldies skolai, paldies skolotājiem, un vēlreiz dodu vārdu Ģirtam. Jā, un mums ir liels novēlējums mūsu bērniem. Tad mēs vēlam, lai jūs izjustu, izbaudītu savā nākamajā izglītībā, profesionālajā izaugsmē un privātajā dzīvē tādas pašas pozitīvas pārmaiņas un attīstību, kādu ir izjutusi mūsu skola pēdējos gados un mūsu lieliskā pilsēta Ikšķile.